Labrīt visiem! Mūsu otrā diena Polijas Tatros no Zakopānes puses. Esam ieradušies Kuzņicas ieejā, lai dotos uz noteikto galamērķi Carnistav Geseinavicas ezeru. Tagad esam 1025 metru augstumā pie ieejas. Gals būs paredzams 1600. Vismaz cerams, ka mēs iziesim. Un turpinām iet uz priekšu. Es šeit pats kaut kad esmu gājis, bet tā kā mēs esam 12 cilvēku grupiņa, dažiem te pirmoreiz būs interesanti. Karstums ir ap 30 grādiem, pagaidām turās, bet ceram, ka augšā kalnā varbūt būs vējš un drusku mazāk grādi. Skatīsimies, kā būs. Turpinam iet pa kalnu pakāju, pa leju. No abām pusēm ir kalni. Pārsteidzoši, ka mēs esam ēnā. Samērā labi ejās, bet tālāk būs tāds labs strauji kāpums uz augšu. Viss apkārt, viss zaļš, putniņš čivina. Prieks iet un baudīt dabu. Meitenes pa priekšu iet. Un Gustavs Rance arī turpinam ceļu uz priekšu. Visi tik priecīgi priekšā. Pusita pa roku, es pēc tam no to roku staigāju. Noiets pa Līdzenam un sāksies iespējams, ka šodienas trakākais, grūtākais kāpiens augšā. Pa šitādiem vertikāliem kāpumiem augšā uz priekšu. Maziņa pauzīte, kā kurs valdzējās. Viņš kā gatavojās, motivējās. Jasmīna, Estere. 6, 7. Tā jau ir dzīves vēl. Tas noiet uz stundas aptuveni. Pievarētiem gandrīz 300 augstuma metriem esam nonākuši šit tik skaistā burvīgā skatā. Vai ne, Gustav? Jā. Ellē, jā. Ellē. Gustavs saka Ellē, ka viņš sēž. Ellē, jā. Ellē, jā. Un turpināsim iet augšā pa turieni. Līdz nominālajam pirmajam augstumam palikuši aptuveni 150 augstuma metri. Esam nonākuši uz 1460 augstumu pār pusotru stundu bez fiksācijas ar pauzītēm. Sākām iet no turienes, un visapkārt pārvērās burvīgi skati uz Zakopānes pilsētu, uz piepilsētas ciematiem. Mums jāturpina iet tur vēl drusku uz augšu. It kā vairs nav daudz palicis. Atnācām no tās pusītes. Kalni, tas ir baudījums. Esam uzkāpuši pirmajā nominālajā augstumā. Tur aiziet zilā taka uz leju. Mēs uznācām pa dzelteno. Tāds pitstopiņš maziņš.
Jūs šo te laikam esat izgulējušies, vai ne? 25 minūtes gaidam. Jā. Nē, 23. 3 stundas jau gaida. Jā. 5. Jā, 11.05. Turpinam ceļu uz kafejnīcu. Drusku esam nolaidušies lejā. Atrodamies 1475 augstumā. Un apkārt fantastisks baudījums acīm. Ar mani. Jā. Fotosesija notiek, eko fotogrāfs. Un Kasprovi vērts bija kaut kur tur laikam. Iesim mēs uz kafejnīcu. Ir smuki nomācies. Parādās beidzot pa kādai Lietuspilei. Un mēs turpinām iet uz Zarnis Stavgas Einavicas ezeru. Pazudusi ir Sutoņa. Un jā, parādās arī pirmās Lietuspilas. Izskatās, ka būs baigi forši. Sportisti lido garām. Mūsu grupiņa turpat uz priekšu. Ceļu turpinām pa šitādu akmeņainu kāpumu. Kas pa burvīgu skatu, protams. Esam nonākuši pie Zarnis Stavgas Einavicas ezera. Neliels lietutiņš sācies. Ko Estere teiks, vai tev patīk? Jā, man patīk. Es tā kā negribu tad jā. Jā? Man kāds ļoti. Karsti. Redzi, bērns saka, ka karsti, tad viņam ir Es jātic. tur gribu ielikt. Ielikt nevar. Kur zīmes rādīts. Šitas izskatās aptuveni šitā viss. Žēl, ka nevar likt ūdenī. Kur ezers. Pats. Ak, Dievs, tā vēl Jā. Ot šitā te izskatās. Šitien varētu būt kāda meitene no Latvijas. Sveiki, vai jūs esat no Latvijas? Sveiki, jā, es esmu no Latvijas. Sveikanīgi. Vai jūsu vārds ir Vita? Man šāds ir vita, tā kā vitamīni. Žēl, ka nevar likt iekšā ūdenī. Es ieliktu iekšā ūdenī, ja varētu, bet nevar. Wow, var dzirdēt, kā smuki zibens ar pērkonas rībina apkārt. Redzēs, sanāks, pamēģināsim varbūt apiet apkārt, ja būs iespēja, jo līdz pusē iet tā, kas. Tur ir daudz nogruvumu. Wow, esam tikuši zem lietus. Kam ir, kam nav lietus sargs, lietus mētels, es savu atdevu Esterei. Pērkons un zibens nāk visu laiku. Gan jau, ka fona troksnī var dzirdēt. Kas pa svaigumiņu? Visi sāk ģērbties. Vai arī galvu vienkārši pagriez uz otru pusi? Arī galvu vienkārši pagriez. Mam, palīdzi. Visa pamala tumši zila. Esam atnākuši ezeram no otras puses, lai uzkāptu līdz nominālam pieejamam sniegam.
Edgars pēta, cik kontā daudz naudas. Man zvana no darba. Uz Līvāniem jābrauc. Ancis kaut ko rokās. Alus ir izbeidzies. Bet brilles nav beigusi. Beigus, jā. Reku sniegs ir, mēs gribam uz turieni aiziet. Uztaisīsim panorāmas skati. Neklibo, nāc! Wow! Tur ir 200, 300. O, barās kaut kas augšā. Turpinam iet uz priekšu, līdz sniegam. Saule mijās ar lietu. Strauji kalnu upīte mums parādās. Ezers no otras puses. Un tā esam nonākuši ezeram otrai pusē un atraduši sniegu, uz kuru pats tikko paslīdēju. Wow! Esmu bez sniega nu nekādīgi. Augšā gan nav, bet šitini laikam pusītē ir sniegs. Skats kolosāls. Kalnu kazas tepatās kaut kur ganās. Tagad nevar redzēt, bet telefonā sanāca nofilmēt. Un iesim atpakaļ uz turienu. Esam tā kā nokāpuši beidzot drusku no sniegiem nost. Tur tālumā var redzēt sniedzeņus. Nezinu, vai mēs tur bijām, ne tur, bet laikam, ka tur. Un pamazām atgriežamies atpakaļ. Un priekšā parādās jau pirmā migliņa, kura ir stipri zem mums. Bet neko. Turpinam iet uz priekšu. Ceļš aptuveni šitāds ved mūs lejā no kalna. Diena būs atkal izdevusies pa kārtējiem visiem 200%. Šodien par laimi, jo tu augstāk kāp, jo ir tomēr vēsāks. Augšā tas ir jā, lejā ir pekla, bet augšā ir tīri patīkami un brīžiem uzsmidzina lietutiņš. Super! Esam nonākuši vietā, pa kuru uznācām. Mēs uznācām no kreisās puses un iesim lejā pa zilo taku no tās pusītes. Jā, es gribu pateikt. Pateikt. Es pati gribu. Es pati gribu. Es pati. Es pati. Raivi. Vīrs un sieva. Sieva mani. Vīrs un mani. Vīrs un sieva un 3 bērni. Kas tur nāk? Mums daudz tur bērni. Ko es tikko izdarīju? Sieva vīrs un musē visi bērni. Jā, visi šitie. Nepazīstas, to nepazīstu meiteni. Svešinieki visādi. Es pirmās vispār Pielīdzēji. Zini ko? Zini tikai latviešu valodu uzsēžās uz astes un lai baro. Viņas man Rīgā jau uzsēdās, jau valkās manā dzīvoklī. Tā viņas tagad iesēdās. Es nezinu, kāpēc viņas nāk man līdzi. Šitien paverās fantastiski skati. Tu esi uz tādas kā koras no abām pusēm. Tur ir leja. Tur mēs iesim tālāk uz leju. Pa to pusi mēs šodien kaut kur uznācām augšā. Pa šitiem meža biezokņiem no Kuzņicas ieejas. Un jā, turpināsim iet uz leju. Uz to pusīti. Saule nav, patīkams dzestrums, aptuveni 20-21 grāds.
Iešanai ideālākais laiks šodien. Tuvojamies šodienas finiša gājienam, finiša taisnei, pretīm skaisti smuki kalniņi. Nonācām lejā kaut kur no turienes šodien. Strauji pagrieziens pa labi. Un iesim tur pa šitādu taceņu lejā. Plus mīnus varbūt pēc kāda kilometra būsim Kuzņicas izejā. Reku tur var redzēt, ir tāds Nosāla kalns. Nosāls, jā, uz viņu īstenībā pašā augšā arī var tikt. Ir būts. Mēs turpinām iet uz priekšu. Krāsas, nu tad tas zilais aizmugurē un viss pārējais tāds koks. Un tā tika sniegts šodienas finišs. Un vēlāk tiks iet šī strautā atveldzēties. Te jau cilvēki musējā vakariņo vai pusdieno, nezinu. Un tā šodienas gājiena beigas.